Sveicināti, labu vakar! Ar jums Vita Solo, personīgās izaugsmes un biznesa kočs. Esmu šobrīd pastaigā, bet vēlos ierakstīt šo ziņu, jo patiesībā pastaigās nāk vislabākās idejas un ir ļoti vērtīgas domas. Un es zinu, un manā pieredzē ir pierādījies tas, ka tātad uzreiz ir jārīkojās, jo ātrāk, tad, kad tu sajūti impulsu, tu spēj rīkoties, jo lielāka iespējamība, ka tu to izdarīsi un realizēsi. Attiecīgi, ja es šobrīd neierakstīšu šo video, tad visticamāk, es viņu neierakstīšu vai nu nekad, vai arī atlikšu. Tā tas vienmēr darbojās. Mel Robins to sauc, manuprāt, par 2 sekundžu likumu, vai ne? Vai 5 sekundžu, cik tur bijis, jau neatceros. Ierakstiet komentārā, atgādiniet man, kurš zina, par ko es runāju, bet attiecīgi impulsu un rīkojamies. Bet tas tā, ne par to šodien. Bet es gribu padalīties tieši šobrīd vairāk par biznesu domājot, bet es domāju, ka tas var arī varbūt citur daudz kur noderēt, ja? Tātad par realizāciju. Tas, ko es redzu, ka cilvēki tātad bieži mēdz novirzīties no saviem mērķiem biznesā. Ļoti bieži. It īpaši, tad, kad sāk neiet, tad, kad sāk rasties kaut kādas krīzes, kaut kādas grūtības, jā, kas ir normāli, kas ir procesa sastāvdaļa, un visi tam iet cauri, nevajag sevi par to kritizēt, bet kas notiek? Un es to nosaukšu par sieta principu. Tātad sieta princips. Attiecīgi, lai turētos virs ūdens, attiecīgi, pieņemsim, lai tev ietu biznesā, lai tev viss veiksmīgi darbotos, jā, tev ir jābūt tā kā bļodai. Nu, pieņemsim, es runāju salīdzinājumos, bet tā ir vieglāk saprast un uztvert informāciju, ja? Tev ir jābūt kā bļodai. Un tad tu turies virs ūdens. Jo ūdens nav tevī, kā saka, ja? Kuģis grimst tikai tad, nevis tad, kad tas ir ūdenī, bet kad ūdens ir kuģī. Bļodā tieši tāpatās, pieņemsim, ja? Jo es tagad runāšu par sieta principu, siets. Tātad, bet siets grimst. Kāpēc siets grimst? Jo tajā ir caurumi. Tas piepildās ar ūdeni, jā, un grimst. Vai arī otrādāk bļoda var būt pilna ar ūdeni, tad, kad tajā nav caurumi, un tad tu var to piepildīt ar ūdeni. Attiecīgi, tavs biznesa trauciņš var būt pilns ar naudu, tad, kad tevī nav caurumi, tad, kad tu esi tā kā bļoda. Bet, ja tu esi tā kā siets ar caurumiem, tad tas viss kaut kur aiztek projām. Es tūlīt izskaidrošu, kā tas darbojās realitātē. Attiecīgi, šis jautājums par tevi kā par personību, jo jūs zināt, es vienmēr biznesu sasaistu ar personību, un jebkura krīze biznesā ir arī personības krīze. Principā pirmām kārtām, tik līdz tu sāc iekrist savās negācijās un aiziet savā mīnusā, emocijās, savās limitācijās, tā viss pārējais arī apstājās. Tāpēc primāri ir strādāt ar sevi, savu personību, savām pārliecībām un savu iekšējo kodolu. Lūk, un tātad tas jautājums ir, ja tu esi siets, tad kur aiziet tava enerģija? Uz ko aiziet tava enerģija? Uz ko tu viņu tērē? Un šeit tātad var būt daudz kas. Biežākais, ko es esmu novērojis, ja? Es dalos un jūs analizējat un domājat, kas varētu būt par jums, vai kaut kas rezonē, vai kaut ko no tā jūs darat. Jo, tad, kad jūs esat siets, jūs tikai iznīcināt savu biznesu. Tas nozīmē, ka neies uz priekšu. Ir jābūt tā kā bļodai bez caurumiem. Tad tu vari gan peldēt, gan arī tevī var ieliet un nelaist cauri. Tās ir robežas. Stingras robežas. Patiesībā arī bizness ir ļoti, ļoti par robežām. Un kas ir šīs te robežas, kuras tu nevar atļauties pārkāpt savā biznesā, lai nekļūtu par sietu. Un nenolaistu savu enerģiju garām, nenoslīgtu, vai arī neizlaistu visu cauri un nepaliktu tukšā. Tātad, viens. Tātad negatīvas domas un sarunas. Tātad tev sāk iet sliktāk. Ko tu dari? Tu sāc tērēt savu enerģiju, lai sāktu sūdzēties.
Tātad tu nevis domā, ko darīt un kā to risināt un skaties uz priekšu un meklē iespējas, bet sāc runāt, sūdzēties, pieņemsim, kaut kādām draudzenēm, ģimenes locekļiem, citiem apkārtējiem cilvēkiem. Tātad tu savu enerģiju izdali visām pusēm. Tavā bļodā sāk parādīties caurumi, kurā izplūst enerģija. Jo vairāk tu kulies pa negatīvām sarunām un sūdzies, jo vairāk caurumi tevī rodās. Jūs saprotat, ka es runāju par patiesībā enerģētiskajiem caurumiem. Tevī pašā, kā personībā. Tas ir viens. Otrs, nākamais. Tu sāc meklēt kaut kādus jaunus cilvēkus, tā saucamos no psiholoģijas glābējus, kas tev izglābs. Attiecīgi pieņemsim kaut kādus citus cilvēkus, kas tev it kā varētu palīdzēt. Ja tā kā meklē salmiņus, pie kuriem pieķerties, jo tu slīksti. Tādā veidā, tērējot savu enerģiju un arī savu laiku, uz to, lai sagrābstītos kaut kādu informāciju no citiem, kas it kā zina labāk. Jā? Iespējams, ka tas tā ir, bet tu nedomā par savu biznesu. Tu domā, kur ir nākamais salmiņš, pie kura pieķerties. Tevī rodās jauni caurumi. Tu kļūsti arvien vairāk par sietu. Tu sāc slīgt. Tālāk. Nākamais, kas ir ļoti izplatīti un ļoti populāri, to dara vienkārši visi. Es to redzu ļoti apkārt. Es arī pati esmu pieļāvusi šīs kļūdas vairāk kārt. Tu sāc meklēt tātad jaunas kaut kādas lietas, vai nu izdomāt kaut kādus jaunus biznesus, vai nu izdomāt kaut kādus jaunus projektus. Attiecīgi visu laiku ģenerē kaut ko jaunu, kas nav slikti. Jaunas lietas, jauni projekti vienmēr ir labi. Vēl vairāk cilvēki mēdz uzsākt jaunus biznesus. Iesaistās kaut kādos tīkla mārketingos, iesaistās kaut kādās schēmās ar domu, ka tagad šeit aizies. Bet attiecīgi, ja tev viens bizness neaizgāja, un tu tur neiemācījies tās mācības, kas tev tur bija jāiemācās, vai tiešām tagad tev aizies nākamais? Ok, protams, gadās neveiksmīgi biznesa modeļi un kaut kas un kaut kā. Visādi mēdz būt, bet pa lielam idejiski parasti tas stāsts ir par to, ka tev ir jāiemācās. Nu, kā saka, ja tu nemāki braukt ar vienu auto, tu nemācēsi braukt ar nevienu auto. Tev jāmāk stūrēt, tev jāmāk spiest pedāļi, pārslēgt ātrumi, jāzina ceļu satiksmes noteikumi un viss pārējais. Un tad tu vari braukt ar jebkuru auto. Nu, ar vienu labāk, ar vienu sliktāk, ar vienu kvalitatīvāk, ar vienu mazāk kvalitatīvu, ērtības, komforts un tā tālāk. Ja? Nu, protams, ir atšķirība, bet vispārīgi ideja kā tāda. Nu, biznesā notiek tieši tas pats. Tu domā, ka ja tu nepaņēmi un nepārdevi kaut kādu savu produktu, tas nedarbojās, tev ir jāizdomā cits produkts. Tev ir jāizdomā cits bizness, tev ir jāuzsāk kaut kāda jauna schēma un visu laiku jāmēģina kaut kas jauns. Un tev ir rodās tik daudz caurumi un tu kļūsti par sietu un tu slīksti vēl vairāk un beigās tu jau izveido 5 biznesus, no kuriem neviens nedarbojās. Tā vietā, lai paņemtu vienu un iemācītos attīstīties līdz galam. Tas pats, starp citu, arī attiecībās tiem, kuriem patīk regulāri bieži mainīt partnerus. Nav tā, ka, protams, tev dar visi, bet iemācies vispārīgi būt ar cilvēkiem. Jā? Un tas ir ļoti, ļoti stāsts par to, ka tā tad tev ir jāmācās tur, kur tu esi. Nekļūsti par sietu, bet esi tā bļoda, kurā nav caurumu, kura notur. Kas ir šeit svarīgi, ja? Ko šeit ir svarīgi saprast, tā jau roka notir. Pamēģināsim ar otru.
Ko šeit ir svarīgi saprast? Lai neveidotos šie caurumi. Tātad pats svarīgākais, pirmais, par ko es runāju visos savos projektos, ko es visu laiku nepārtraukti atgādinu. Turēties pie mērķa. Tev jābūt mērķim ir vienkārši tik ļoti iekaltam sevī. Kas ir tas, ko tu gribi, jo tur aiziet tavs fokus. Tiklīdz tu pazaudē fokusu uz savu mērķi, tu sāc slīgt. Tātad tā bļoda, pieņemsim, ja viņa ir virs ūdens, tev viņa ir jānotur stabili. Mērķis, pieņemsim, ir uz augšu. Ja viņi sāk, tu pazaudē mērķi, viņi sāk ļodzīties, šobīties, sāc domāt par citām lietām, un tātad tu veidojies par šo te sietu. Un tur arī sākas visas šīs te problēmas. Tāpēc, attiecīgi, par ko ir jādomā? Jā, par savu mērķi. Noturēt fokusu uz mērķi. Tas darbojās, pieņemsim, arī tajos, kas zinās tie un sapratīs tie, kas, pieņemsim, nodarbojās ar jogu vai ar kaut kādiem sporta veidiem, ja? Attiecīgi, tev daudz vieglāk ir nostāvēt uz vienas kājas, ja tu atrodi vienu punktu sev pretī sienā un skaties viņā, jo tad tu vari noturēt līdzsvaru. Tiklīdz tu pazaudē punktu sienā, sāc šaudīties ar acīm apkārt, tagad daudz grūtāk nostāties uz vienas kājas vai arī tu gāzies. Ko tas parāda? To, ka tev ir jātur fokus uz mērķi. Uz to punktu, uz ko teikt. Uz to punktu, kur tu vēlies nonākt. Savādāk tu gāzies. Šeit tu slīksti. Tu piepildies ar ūdeni. Tevī sāk veidoties caurumi. Tev pirmais svarīgākais atcerēties savu mērķi. Meklēt iespējas, kā tu vari uzlabot tātad to, kas tev jau šobrīd ir. Nevis meklēt visur riņķi un apkārt, ko tad vēl papildus attiecīgi. Tātad nevis tātad meklēt riņķi un apkārt, kur tu vari iztērēt savu enerģiju, kur tu vari pasūdzēties, kur tu vari pažēloties, kur tu vari meklēt kaut kādus jaunus ieteikumus, jā, un kur tu vari meklēt vēl jau vairāk jaunus biznesus. Nē, jaunas iespējas savā biznesā, lai viņu attīstītu, lai viņu pārdotu, lai uzlabotu savu biznesa kvalitāti, lai uzlabotu produktu kvalitāti, savu pārdošanu, savu personību, savu domāšanu un visu, lai tavs bizness strādātu, tas, kur tu iesāki. Tas, kuru tu vēlējies attīstīt, tas, kurš bija tavs sapnis un tas, kurš bija tavs mērķis. Jā? Ko tu vari izdarīt, lai tas strādātu, lai neveidojās tevī šie caurumi. Varbūt ir vēl kādas idejas un novērojumi, kas jums vēl veido caurumus un atņem jūsu enerģiju. To, starp citu, arī labi var ieraudzīt manā meditācijā pret enerģijas zagļiem. Domājot tieši biznesa kontekstā, jūs varat saslēgties ar to un ieraudzīt, kas apēd tavu enerģiju. Lieliski izspoguļosies, atradīsiet, ieraudzīsiet uzreiz un varēsiet sākt arī no tā atbrīvoties un to nogriezt. Ja? Un tad, kad tu ieraugi, kas ir tas, kas apēd tavu enerģiju, tad jāsāk vilkt robežas. Tātad, lai nebūtu šie te caurumi, ja? Lai nebūtu šie te caurumi, jāsāk vilkt robežas. Atteikties no tā, pārstāt sūdzēties, pārstāt žēloties, pārstāt čīkstēt. Pārstāt skraidīt apkārt un pārstāt meklēt kaut kādas jaunas biznesus. Tev to nevajag. Tev vajag attīstīt to, kas tev jau ir. Ieklausīties sevī, jūs zinat, ka visas atbildes patiesībā ir jūsos. Ieklausīties sevī, saprast, kas tad man ir jādara, kas ir labākais priekš manis, attiecīgi strādāt ar savu personību, lai tādā veidā augtu un tādā veidā sasniegtu savus mērķus. Lūk, par ko ir stāsts. Lūk, par ko ir stāsts. Lūk, šādi izskatās sieta princips. Ja? Uz kurieni jautājums, uz ko jāatbild noslēgumā.
uz kurieni aiziet tava enerģija, kur ir kur veidojās caurumi, sūces tevī, un tu sāc grimt. Tad, kad tu to ieraugi, tad tu vari no tā atteikties un turpināt domāt par savu izaugsmu un savu attīstību. Tad tu sasniedz mērķus. Tāds lūk šī vakara stāsts. Atstāj savu laiku, piesako un dalies komentāros ar savām domām.